Mana tēta Viktora Markus liecība par viņa tēva, mana vectētiņa Voldemāra Markus dzīves gaitām, revolūciju, cīņām pret cara režīmu, vajāšanu laikiem, daži akcenti no ģimenes dzīves un kāda neparasta pazīšanās ar padomju laika komandcentra politisko darbinieku. Pabrīdināšu, ka šis ieraksts tāpat 2021. gadā atsevišķā vietā mans tētis ir neprecīzi izteicies, taču, kas saprot kontekstu, pamanīs, kas tika pateikts patiesībā. Vai tā varētu būt, ka viens no iemesliem, kāpēc pret mani, Mareku Markusu un manu ģimeni vēršas Latvijas valsts vārdu piesavinājusies komercfirma un apvērsuma varas, ir fakts, ka manam vectēvam un mana tēta ģimenei bija draudzība ar kādu no iepriekšējā režīma, padomju režīma vadītājiem. Tu man tikko izstāstīji, ka mans vectētiņš, tavs tētis, viņš bija pazīstams ar Николай Викторович Подгорный. Ar Подгорнiju, ja? Nu, izstāst vairāk. Viņi abi cīnījās из Харькова pret bandītiem. Jā. Вот. Николай Викторович Подгорный. Un viens reiz mēs sēdējām kaut kur pie autos, un te ziniet, mammai, es gribu aizbraukt uz Maskavu, satikties savu draugu. Nikolai Viktorovич Подгорный. Jūs tad bijāt Ukrainā, ja? Ne, mēs bijām Latvijā. Jā. Jā. Un nākošā dienā savācām drēbes visu un uz vilcienu līdz Rīgai un no Rīgai uz Harkovu aizbraucam ar vilcienu. Atbraucam un tad sākās staigāt pa te visiem vēsturiskiem vietām. Jā, jūs ar viņu kopā? No tēvs, viņš jau kruķiem gāja. Ne, tēvs, jā, bet viņš satika to Подгорнiju, ja? Подгорный mēs satikām, mēs aizbraucam uz Kijevu. Jā. А он был премьер-министр Украины, Подгорный. Jā. Un kad mēs piegājām pie durvīm, tur, kur iekšā tur iet, tā ir Kremļi. Un tevs pateica, ka viņam vajag Подгорный. Šie prasa tev tur. Paga, viņš bija Ukrainā vai visā Krievijā? Nē, Подгорный jau bija Krievijā, jā. Nu, Krievijā, nu tā liekas, jā. Jā. Nē, un ukraiņas, nu, bet viņš bija visā Padomju Savienībā. Otra vai treša persona tajā laikā. Padomju Savienībā, jā. Un tad mēs tevs pateica, un tad tur piezvanīja no tā punkta, tur jau nelaiž iekšā Kremļi. Jā. Tur vajag atļauju. Un tad sazvanījās, un Подгорный iznāca ārā un ievada mūs iekšā Kremļi. Tā ir Kremļa armija. Jā, interesanti. Jā. Tur, kur visa valdība sēdēja. Es atceros, ka tava mamma man kaut ko stāstīja, ka Подгорнijs gāja tālāk mācīties, un arī tavam tētim piedāvāja, bet tavs tētis laikam atteicās, vai? Jā. Viņš vairāk pa sievietēm. Mēs tas bija. Tā mamma nebija viņa pirmā. Jā. Pēc viņš aprecīja manu mammu un Nikolai Viktorovич Подгорный, jā. Es viņu ar sveicinājos. Tevs viņu aizgāja atsevišķi un saka runāt par te revolūcijas laikiem, kad viņi Harkovā cīnījās pret bandītiem. Jā. Подгорный tevs man, bet Подгорный mācījās neklātnē. A tevs precējās. Viņa mamma jau kāda 4. vai 5. sieva. Nevar būt. Jā. Tiešām? Nu viņš tā vienu padzīvo, такой было... To gan es nezināju. Jā, viņš bija ļoti tas... Влюблялся, расходился. А маму viņš nepabēta, jā. Маму viņš jau cīnīja, dzīvoja, jā. Подгорный, я. Николай Викторович Подгорный. Я с ним знакомился. Второе лицо в Советском Союзе. Jā. Вот. Viņš iedeva roku. Un kad mēs jau braucam no Maskavas, viņš izsauca taksī, iesēdināja man. Atveda līdz pašam vilcienam taksī gandrīz tur plощадka была. Cik tev bija, tēti, tad gadi apmēram? Nu, cik man bija? Ja jau tu to atceries, tad droši vien kādi 10? Nu, noteikti vairāk. Vairāk, jā. Jā. Un tad viņš mūs iesēdināja vilcienā, pats iekāpa, tēvam palīdzēja iekāpt iekšā. Viņam taču grūti ar krūtiem. Jā, es saprotu. Jā, un Подгорный pavadīja mūs.
Jā, cik interesanti. Viņš vēl vienu pieturu brauca vilciens, tur pēc tam apstājās aiz Maskavas, Jā. un tad viņš izkāpa. Jā, es tev gribēju pajautāt, kāpēc tavs tētis, karoja Ukrainā, Pirmā pasaules karā? Bet viņam tā revolūcija aizveda līdz Ukrainai. Jā. Revolūcija bija, ja? Es saprotu, jā. Nu, вот. А te Latvija pacelas tie bagātie, ja? Jā. Un vajadzēja bēgt prom no Latvijas, Jā. jo draudēja nāve. Jā, menševiki un boļševiki cīnījās, ja? Nu, menšiki, boļšiki, es jau nedzīvoju tajā laikā. Es saprotu, tas, ko tev stāstīja, man interesē. Galvenais, ka vajadzēja viņam bēgt no Latvijas, jo Latvija... Bet kāpēc latvieši cīnījās tur tieši Ukrainā? Jā, es saprotu, revolūcija bija, jā. Latvieši daudz piedalījies. Jā, es to saprotu, bet kāpēc? Kāds bija tas motīvs? Viņiem kaut ko apsolīja? Nu, ko solīja? Nu, pret cara cīnījās. Jā. A cara taču, zem cara bija Latvija arī. Saprotu. Nu, tāpēc cīnījās pret tās valdības, kas... Kāpēc Latvijā necīnījās, bet brauc uz Ukrainu? Nu, ko tu man prasa, vai tā es zinu? To nestāstīja, ja? Man taču nav viņa galvā uz pleciem. Saprotu. Sava. Jā, jo es kaut kur dzirdēju, vai nu no tevis agrāk, vai nu no vecās māmas, ka karu... Padvornī viņš jau ir Ukraiņas Padvornī. Jā. Viņš Ukrainā bija. Jā, es varbūt bišķiņ pateikšu, tēti. Es atceros, ka tava mamma vai arī tu, kad jaunāks bija, man stāstījāt, ka Ļeņins bija kaut ko apsolījis latviešiem, un tāpēc viņi karoja. Vai tas tā ir? Neatceries? Ļeņins, Ļeņins jau cīnījās pret cara valdību. Es saprotu, jā. Tas jau ir vislielākais solījums, ka izbavīt ar carizma. Jā. Taču viss bija tā izdarīts. Tad cīnījās tur, kur bija tuvāk cara varai, ja? Nu, jā. Saprotu? Rekas atklājās, jā. Jā. Es jau aizmirsu. Es atceros, tikai mēs autostā sēdējam, un uzreiz teica, es gribu braukt uz Maskavu. Mama teica, kāpēc? Viņš saka, man tur draugs Kremļa ir. Es ar viņu visu revolūciju izgāju kopā cīnāmies pret nāves faktiski. Jā. Belogvardiecu. Jā. Nu, mamma jau nepretī. Brauca. Nu, jā. Aizgājām nākošā diena, paņemam biļeti līdz Rīgai, pēc tam Rīga paņem biļeti līdz Maskavai. Jā, to tu stāstīji. Un atbraucam. Skaidrs, labi, paldies, tēti. Jā. Zināšu vēl vienu stāstu. Un galvenais, piebraucam pie Kremļa, tur sargi stāv. Nu, tev sev krūķiem, jā. Piegāja klāt, tur paskaidrojam, kas pa lieta. Šie izsauca Padvornis atnāca, ievedamās mūsu Kremļa, kādreiz Kremļa arī bija iekšā. Jā, to Kremļa, teici. tur tad nelielā zāle iekšā Kremļa bija. Sēdukļi tādi šikarni, zini. Jā, saprotu. Un tad viņš mūs tur ieveda, un tad tevs ar Padvorni atdalījies, nu tāpēc, ka viņi kopā Harkova cīnījās pret bandītiem. Tevs un Padvornī. Un vienreiz pat nāve draudi, bet tevs izglāba Padvornā. Izglāba, jā? Izglāba, jā. Vai kā? Tā. Viņš izglāba, jā. Bet cik es atceros no vecās mammas stāstītā, ka tavam tētim draudēja arī nāvis sots par to, ka, tur laikam ar viņiem gribēja arī izrēķināties, jā? Nu, taču viņam ienaidnieku netrūka. Jā, tieši tā. Tas ir viens, bet bija arī tā, ka tur ar uzvārdu kaut kādas maķinācijas bija. Viņš pasi bija pazaudējis, vai ko tu atceries to stāstu? Nu, to es neatceros. Vairs neatceries, jā? Nē. Ka tikai pateicoties tam, ka tur nomainīja uzvārdā, laikam... Galvenais, ka Kremļā es biju, tieši iekšā centra, pa kreisi zāle liela. Tur mamma sēdēja, es sēdēju, tētis ar Padvornī aizgāja atsevišķi. Nu, viņi bija kopā runāt. Jā, revolūcijas laika viņi kopā karoja, jā. Un tēvs vienreiz izglāba Padvornī no nāves. Jā, to tu stāstīji. Labi, tēti, paldies!